1. Jāņa 4.2, tur tā Jāņa vēstule pat arī ļoti daudz skaidro. No tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks un tagad jau ir pasaulē. No 1. gadsimta, kad Jānis to raksta, viņš saka, no tās dienas jau viņš ir pasaulē. Šis antikrista gars ir pretkrista gars. Jūs noteikti saskārušies esat ar to. Viņi var citreiz pat just, ka tu sāc kaut ko runāt par Dievu, un tur ir tāda siena vai tāda pretestība. Labāk es neko neteikšu, ja tur ir tāds gars. Kas tad bija tas antikrista gars? Tiek uzskatīts, ka agrīnās draudzes tie herētiķi apgalvoja, ka Jēzus nav Dievs miesā nācis. Tas ir antikrista gars. Mēs zinām, Jēzus ir Dievs miesā nācis. Vēl antikrista gars esmu pieminējis, tie ir mormoņi. Kāds ir kaut kur piesakojis, viņiem atsekojot. Tas ir antikrista gars. Jehovas liecinieki ir antikrista gars. Musulmaņi ir antikrista gars. Ļoti skaidri jāsaprot. Viņi pret Kristu. Jūs varēsiet runāt par Jēzu, bet viņi pret Kristu. Kā Dievu miesā nākuši. Antikrista gars ir New Age. Antikrista gars ir reinkarnācijas. Ja kāds tic vēl reinkarnācijā, tas ziniet, tās ir antikrista gars. Tā ir maldamācība, pret to ir jānostājās. Un okultās lietas, tas arī ir saistīts ar antikrista garu. Piemēram, kaut kur sāks pļaudīties uz vienu pusi, uz otru pusi, daudzīties kaut kur. Mēs pasmējamies, bet patiesībā citreiz cilvēki nesaprot to, ka viņi ir tā antikrista gara ietekme. Vai melns kaķis, un tās ir māņticības. Mums ir svētais, kas mums nevajag iet tam garam līdzi.